Vai. Smirdīgās ģibilas ir, smirdīgās ģibilas ir bišķietiņi nomierinājušās, laikam. Varētu varbūt tās kaut ko sākt darīt. Drīz arī būs cash sesija, varētu kaut ko sākt darīt. Nu, es kā pamodos. Un, ot ieraudzīju šitos sēnu, viņi nebija redzēti. Sēnu viņi nebija redzēti. Un šitie te sučāras, bļē, viņi savādāk nenosauks. Te vienkārši ar trīsstāvīgiem matiem uzreiz bairs lamāties. Un regulātori. Ja tas ir sen visiem skaidrs, ka to nedrīkst darīt. Tas ir aizliegts. Bet, nu, aizliegts tas ir. Jā, aizliegts. Var redzēt, cik tas ir aizliegts. Ot ilgu laiku viņi nebija. Es jau pat īstenībā nopriecājos. Man likās, nice. Un šeit tev ir reku 12. februāris. Ģibilas, vat ir lielākie smadzeņu pisē tirgo, tieši tie te ģibilas sučkas vienkārši. Kā man viņi kretinē. Te ir lielākā delta šajā te zonā. Lielākā delta. Lielākais piķis ir apgrozījies virs deltas, tāpēc mēs kontekstuāls liecamies to, ka šai izsolē vajag nofēlot. Šai izsolē vajag nofēlot, tāpēc kontekstuāls lieksimies uz baju. Uz baju lieksimies. Tālāk, ko mēs vēl zinām? Vēl mēs zinām to, ka piķis mums ir šeit, un piķis mums ir šeit. Un vēl mēs zinām to, ka mums šeit ir vakums. Un mums ir šī te izsole šobrīd šeit, kur ir feilojusi uz leju, feilojusi uz augšu, feilojusi uz leju, feilojusi uz augšu. Un tagad mēs gribētu redzēt, lai viņi nofeilo uz leju. Ņemot vērā, ka šodien tirgū, vismaz zelta tirgū, ir diezgan liela pideras aktivitāte. Tiem, kuriem patīk dolbīties zadņicā, tad tām izsolēm ir jāuzmanās. Un es runāju par šitiem te spūferiem. Tā, vēl aizvien viņi ir. Ot, es saku, tikko bija miers. Tikko bija miers no viņiem, nu tikko bija miers. Kas tas pa sūdu vēl te notiek? Kas tas pa sūdu? Reku lūdzu akal. O, jebать tavu urot vienkārši. Jebать tavu urot. Ai, 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 ai. Man jau atkal man likās, ka nu beidzot miers ir. Un te viņi aktivizējās. Es tieši gribēju treidot, es to ieraudzīju to sūdu. Es domāju, blē, nothing. Tāpēc, ka nav normāli iespējams sabūvēt kontekstu ar šitiem ģibilām. To nav iespējams izdarīt. Un reku ir lūdzu, nu tu tagad varbūt tās uztriedos viņu akal. Man nav ko vienkārši teikt. Labi, mēs zinām, ka mums ir divi normāli oferi, divi validi oferi šeit lejā, šajā te izsolē. Nu, pamēģināsim baju. Es liektos uz baju.
Un kontekstā tēmas dēļ, ka lielākais piķis ir sabūvēts virs deltas šeit. Un vispār šo te visu zonu dominē Baieri. Es slēgtos uz apsaidu. Vismaz līdz šejienei. Es slēgtos uz apsaidu. Un pēc tam sels. Un pēc tam sels. Tāpēc, ka šeit mums dominē Baieri, Discovery, acceptance nav. Atkal mums dominē Baieri, Discovery, acceptance nav. Atkal mums dominē Baieri, nu un atkal būs Discovery un čo? Pajebalu. Ļoti viņi te straglo, ļoti viņi te straglo. Viņi dominē visu šo te lielo izsoli, viņi dominē, bet viņi tāpat laikā baigi straglo. Baigi viņi straglo. Un 24. datums arī vairs nav aiz kalniem. Tūlīt tās aizpildīsies pirmais ofers. Es nezinu, kas ar kaut kā tradingiem kaut kāds sūds piemeties ar. Tā šite mauksim ar vienu. Tūlīt tās aizpildīsies ofers. Un atkal norāva nost. Es saku, tas ir ļutākais pizdzēts vienkārši šitādos apstākļos strādāt. Jo ko viņi dara, tev ir normāls konteksts. Normāls konteksts. Kakova te hera viņi samet iekšā nenormālākos sell orders, vienkārši simtiem, ne, tūkstošiem kontraktus, un tirgus uz brīdi ir vienkārši ahujā. Un tad viņš spaiko, plus vēl uz negatīvas gammas, viņš spaiko cauri visiem kontekstuālajiem absorpcijām, agresijām, deltām, viss viņam ir pajebaķi vienkārši. Tā kā ar stopiem te būs šodien, es skatos baigi grūti. Baigi grūti būs ar stopiem. Jā, ņemot to vērā. Ņemot to vērā un ņemot vērā, ka pa lielam mēs esam uz offer zonas, un man nav, tu ej izzīlē tie paši sučkas pidari, vai tie ir legit, ot ej izzīlē to. Bet mēs esam izsoles apakšā, tāpēc es eju iekšā bajā un aizmirst pa kaut kādiem normāliem stopiem šodien, vienkārši aizmirst. Ot te jāatrod kā pēdējiem ģibilam, ot šitā te. Bez variantiem, bez variantiem. Ar šitiem spūferiem, bez variantiem. Bez variantiem. Aizmirsti. Un vēl lai paliek 0,5. Ja tie ir legit offeri, kas mums te ir, lai viņi aizpildās, es piemetīšu vēl vienu 0,5 klāt. Bet kaut ko te skatīties, kaut kādu deltu vēl, kur likt stopu. Atrēķināt kaut kādu legit risk-reward ratio. Forget about it. Nē. Redz, ko dara. Re, vsjo. Vsjo. Viss. Atlūdzu. Un tad tev ir. Pieņemsim, šeit ir oferis. Pieņemsim, šeit ir delta. Pērc šeit, liec stop šeit. Un ko izdara ģibila končanais? Viņš te iemet iekšā
5000 kontraktu uz pirkšanu. Ko dara, satvecināt, ko dara tirgus? Un tiklīdz kā viņš spaiko lejā, pēdējā suka sekundē šitie te ģibilis novāc un šito te nost. Un tirgus momentā apakaļ augšā. Uh, normāli cilvēki, šitādās situācijās, vispār šitādās dienās netreido. Uh, bet, nu, par cik es neesmu normāls cilvēks, tad, kā saka, lohiem lohu problēmas. Re, 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 re. Re, 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 re. Re, 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 re. Redz, ko dara sukas, nu? Ot skaties un priecājies uz šito visu. Ot skaties un priecājies. Ot šitas te, reku ir possibly legit oferis, un reku pasties, ko dara. Sukuļa čerķīles, ā? Un pasties, kā tirgus uzvedās. Un pasties, kā viņš uzvedās. Tāpēc, ka viņš ir ahujā, viņš nezin, ko iesākt. Tūlītās būs cash sesija vaļā. Nu, varbūt tās tie sukas pamodīsies beidzot un sāks kaut ko darīt ar šito visu. Regulātori, ja bučie. Pusminūte līdz cash sesijai, un es ceru, vismaz tā cash sesijā aizvāksies šitie te sūdi brāļi prom no šejienes. Es jau vienkārši esmu ahujā no viņiem. Kā var schēmot, kā var čakarēt smadzeni. Un vso, viss pazudis, nav vairāk. Viss, vso, gāna. Un atkal tagad augšā. Atkal tagad augšā. Viss, gāna. Tagad reko ir te prom tur, kaut kur augšā kosmosā. Šitie pidari reko atkal paskēmoja. Nu vai nav, vai nav, vai nav ķerķīlas, blē, no? Nu kā te var nelemāties ar trīsstāvīgiem matiem? Tā kā jau skaidrs. Skaidrs, te nav tā, ja kaut ko te šodien darīt, tad ar kaut kādiem maziem stopiem var aizmirst. Vienkārši var aizmirst. Šo cash sesiju vaļā. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Cash sesija ir atvērusies. Varētu kāds kaut ko lūdzu darīt lietas labā. Ah, vēl vajag, lai tie oferi normāli aizpildās. Un varētu piemest vēl klāt bāju. Tā, karoči, es aiziešu bišķītiņu. Man tūlītās atvedīs to karsto reiz sushi hujuši. Bet es gribētu izdarīt tā, jo es nebūšu tagad klāt. Vai, vai limitu, jo es jau nezinu, saprot, nevaru izzīmēt, tas ir legit offers, vai tas nav legit, vai tas ir, otrs šie te pideres tur vēl jāizmadzen. Es gribētu izdarīt šādu te. Es gribētu izdarīt šādu te. Un tēmēt tad šo te zonu. Vai te var... Es nezinu, davai vakarā to izrunāsim, es tagad nezinu. Davai vakarā. Bišķi, nu vēlāk, es pats vēl apstīšos. Es pats vēl apstīšos. Davai, es bišķiņ tagad aiziešu projām. Jā, jā, tikko burtiski noķēra acis priekšā. Ot, vēl aizvien. Reiku, reiku. Acis priekšā vienkārši, kā zelts bišķītiņi iet uz augšu, tā viņi viens pēc otra pazūd, viens pēc otra viņi pazūd no grāmatas. Jebāķi jau varētu vienkārši. Un šitie arī, tad, znači, šitie oferi lejā, kas tie ir, viņi nav legit. Viņi nav legit. Un tad domājies, un kaut kādam
price action traderim, kas vispār nestāsta, kas notiek zem kapota. Man liekas, viņš tur vienkārši ahujā. Ļutākais sūds, ļutākais vienkārši. Tā kā šitādos apstākļos, ja es dabūju šito baju, tas jau ir labi. Tas jau ir labi. Tāpēc, ka es nespēju ar kaut kādiem maziem stopiem, es nespēju te strādāt. Un tad pastīsimies, varbūt tās selas arī sanāks. Tā, es esmu paēdis pusdienas. Kas tai noticis? Šito laikam dzēšam ārā. Tas vairs nav aktuāls. Kādas sakuļai pīderē, tāpēc nevar uzticēties. Mēs tāds liekas oferis, mums jau skaidrs, ka jāpērk ir uz oferi. Un viņš vienkārši paņem un pagriežas pret tevi. Un tad tu domā, nu labi, labi, nu ok, nonāks apakaļ no tāds fucking offers, bet ar visiem šiem te piderasiem spūferiem. Ej uzzini, kas ir legit un kas nav legit šodien. Šito arī laikam, vai būsim realisti. Iesim zem šīs te deltas, jo, nu, jautājums, vai viņš uzreiz atnāks šeit, es šaubos. Domāju, ka viņš te padručīs smadzina. Tā kā no risk reward ratio šitam treidam, ka ņešana ir huņa. 1 pret 1 palielam. Jā, būs labi. Tā, nu, es gaidīju šo te zonu personīgi, šo te kontrolas zonu, jo šeit izsola tagad tehniski viņi failo šobrīd. Tehniski viņi failo, bet lielākā nauda ir šeit. Lielākā nauda ir šeit. Vienīgi problēma ir tas, ka te ir tas vakums. Te ir tas vakums, un vai viņi tur ieraus iekšā. Ja viņš šeit nokļūst, ja viņš šeit nokļūst, tad es eju selā, bet šitas tikpat labi vēlreiz var nonākt lejā šeit. Nofēlot visu šo te izsoli, nu tad ir bais. Šajā zonā visticamāk tad ir bais, bet ja viņš atnāk uz šo zonu, tad selosim. Tad es iešu online, es izsūtīšu message. Vai pašreiz chill. Spūferī, nu pašreiz ir nomierinājušies. Pašreiz klusums ir. Nu, cash sesijā viņi redz neblatos tik daudz, tāpēc, ka te viņi var ātri pišķiļēji dabūt. Tā kā davai tiekamies vēlāk, ja vispār tiekamies.